Un šodien es gribētu vairāk par ārlietām, par tuvajiem austrumiem, varbūt arī tālākiem austrumiem, bet parunāt ar pētnieku, ar lektoru un arī ar mācītāju. Tā kā no cilvēki, kas spēj paskatīties uz vīziju Latvijai es gribētu teikt, no ļoti dažādiem skatu punktiem. Un šodienas viesis mums ir Andris Kudors. Sveiks! Varbūt pāris vārdos vari ieskicēt par sevi vēl kādas lietas. Es nosaucu ļoti maz. Bet tās, ko tu dari, mēs zinām, ka tu esi LU, tad zinu, ka tu esi arī konsultants Saeimā, šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Tev ir projekts Dāvida armija, kur tu palīdzi cilvēkiem. Un es arī mācītājs. Un kas vēl, ko es nepieminēju? Es esmu vīrs sievai. Ja? Viens vīrs, vienai sievai. Ja? Kā ir rakstīts, mācītājiem jābūt tur vienas sievas vīriem. Bet es domāju, tu galveno pateici. Ja? Es maizīti pelnu kā politologs. Ja? Tad es lasu lekcijas Latvijas universitātē par ārpolitiku, par Krievijas ārpolitiku. Tā ir mana specializācija, Krievijas jautājumi. Un Krieviju es esmu pētījis daudzus gadus. Mēs ar bijušajām ārlietu ministrijas maniem kolēģiem mēs nodibinājām Domnicu 2006. gadā Austrumeiropas politikas pētījuma centrus ar galveno uzdevumu pētīt Krievijas ārpolitiku. Un Krievijas ietekmi uz kaimiņu valstīm, tā skaitā uz Latviju, bet ne tikai uz Latviju, ja? To pašu Ukrainu, Gruziju, Moldovu un citām. Tā ka tā politikas pētniecība ir daudz gadus jau bijusi. Un tad tā kristīgā lieta arī iet jau no 90. gadiem. Ja, es tiku kristīts 95. gadā, pirmo reizi pa mācītāju kļuvu 99. gadā. Pirms tam biju Tallinā, Tallinas Kristus draudzē, gandrīz gadu mācījos pa mācītāju. Tā ka šīs ir divas tādas līnijas galvenās. Un arī skatu punkti. Skatu punkti, tad ir tas akadēmiskais, un bieži redz tev arī TV24, tā varētu teikt, un arī tavas domas, jeb viedokļa rakstus varam lasīt Delfos, tas, ko esmu pamanījis. Tad vēl tev ir blogs. Blogs Latvijas drošība, jā. Es uztaisīju blogu un dažus gadus viņu rakstu, uzliek kaut kādus akcentus, nokomentēju aktualitātes, Latvijas drošība.lv no dažādiem drošības aspektiem. Man patīk tātad skatīties ne tikai tādu stingro drošību cieto, bet arī soft security, tādu visus nemilitāros instrumentus. Kā tagad to var lietot arī jēdzienu hibrīda kara instrumenti. Bet ir tāds jēdziens arī asā vara. Es uzrakstīju grāmatu, Britu izdevniecība nopublicēja par Latvijas-Krievijas attiecībām par aso varu. Asā vara ir autoritāro valstu neizdevusies maigā vara. Maigā vara ir balstīta uz pievilcīgumu, uz atraktivitātes, ko var instrumentalizēt, lai panāktu politiskus mērķus. Autoritārās un totalitārās valsts nespēja patikt. Ja viņi uz kaut kādu brīdi sāk kaut ko stāstīt, viņi parasti samalojās. Viņi tas varas raksturs iet pāri par robežām. Autoritārā valsts ir noteikti jāmelo vai vismaz jāpiepucē stāsts par viņu valsts vadītāju. Jo, ja tas nav pats labākais, kāpēc viņš netiek pārvēlēts? Vai tad nav labāk? Tāpēc ir jāmelo, jāsās šis pats labākais, tāpēc nav jāpārvēl. Vēlēšanas nevajag tāpēc, vai arī ir fiktīvas vēlēšanas, viss saprot, nav īsti. Es runāju par Krieviju tagad, bet ne tikai. Jo viņas jau bieži vien arī pārvēl ar 90% atbalstu. Jā, Putinam nav 90%, viņam ir Čečenijā, Ingušetijā, Mordovijā ir 90%, tāpēc, ka tur ir tie saucamie elektorāļo sultanāti, kur sultāns nosaka, kā jābalso, un tad sazīmē ciparus. Bet tad šis varas raksturs iet pāri par robežām. Viņi to cenzūru un vēl visādas melošanu par režīmiem viņi pārnes pāri, un tad viņi iejaucās mūsu lietās. Un to nedrīkst pieļaut. Kad mēs Domnicā sākām pētīt no sākuma, mums tur bija daļa politiķi raustīja plecs. Mēs teicām, Krievijas tautiešu politika bīstama, Krievijas mēdīja bīstami. Liberālie politiķi lielākā daļa raustīja plecs. Bija nacionāli konservatīvie, kas vispār kaut kā ieklausījās vairāk, ko mēs toreiz runājām. Tagad, kad Vašingtona un Brisele sāk spriest, ka tiešām Krievijas tautiešu politika un mēdīja ir bīstama, tad Latvijas politiķu pamatstrauma arī pavilkās līdzi. Tā mēdz būt, Es priecājos, ka mēs sen jau to runājām. 2007. gadā mums bija pirmais pētījums, mēs runājām par to, kā Krievija ietekmē sabiedrības integrāciju Latvijā negatīvi.
viņi diasporizē krievus, ja, lai viņi skatītos uz Krieviju, uz Maskavu, lai būtu daļa no Krievu pasaules, nevis lai viņi integrētos Latvijā. Viņi ar vārdiem runāja, ka viņi gribētu, lai integrējās. Viņi darīja visu ar naudu, ar akcijām, visādām, ar nevalstiskā sektora atbalstīšanu. Viņi atbalstīja tādu cilvēku kā Gapoņieko un Taķjana Ždanoka, ja, un mēs redzam, kas viņi ir izrādījušies. Ja. Ko tu redzi, kur mēs šobrīd esam? Tādi, man tagad strauji pagriezieni jau ir pēc tā 24. februāra, ja, pēc šīs pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad ļoti straujas soļus mēs arī Latvijā sākām darīt, lai iet projām no šī tā austrumu virziena kā tāda. Pieminēja šo integrāciju, ja, kas nav īsti notikusi. Un varbūt pētnieks acis skatoties, ko šie beidzamie pēdējie gadi ir tas pagrieziena punkts, kas notika politiskajā pusē. Viņš ir arī jūtams, redzams, jau saredzams. Un kā tu vērtē vispār šo integrāciju, kas ir notikusi šajos 35 gados, ja, tādā garajā termiņā. Un, protams, mums pie durvīm klauvē jauna šī imigrācijas lieta, kad mēs varējām būt diezgan mierīgi visu laiku. Mēs skatījāmies uz rietumu valstīm, mēs skatījāmies uz Eiropas rietumiem, ja, kā aizbraucām bieži vien, nošausminājāmies, atbraucām atpakaļ un teicām, pie mums jau viss kārtībā. Bet tagad mēs redzam, ka pie mums arī aizvien vairāk redzam, laikam jau legāli ieceļot, tad tas neskaitās imigrants. Ja. Imigrants var būt arī legāli ieceļojušies. Ja. Tā tad būs legālie un nelegālie. Jā, un tad arī šie reidi vēl kādas lietas, ja, ko sāk Rīgā darīt, atklājās jau, ka tā nelegālā puse ir diezgan liela. Jā, tad mēs redzam arī to, kas universitātēs notiek. Ja, un ka mēs vienā brīdī nepazaudējam to labo izglītības eksportu, ja tā es viņu varētu teikt, ka viņš beigās pārvēršas tikai par imigrāciju. Bet es laikam uzdevu jau 5 jautājumus. Es atceros arī sākumu. Ja? Tātad pirmais bija par integrāciju, ja? Par Latvijas citautiešu integrāciju. No sākuma tā bija tāda gaidīšanas politika, ja? Ar domu, kaut kad varbūt integrēsies. Un tas nenostrādāja. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā dzīvojušie krievi un krieviskotie Baltkrievi un Ukraiņi, daļa no viņiem, kas bija krieviskojušies, viņi dzīvoja Krievijas informācijas telpā. Lielā mērā, ne absolūtā mērā, bet lielā mērā. Krievu valoda ir pašpietiekama Latvijā, un tad var iztikt, un viņi arī iztika. Un tad latvieši ar savu maigo dabu visur pārslēdzās uz krievu valodu un ar domu palīdzējuši, bet īstenībā tas ir tas saucamais lāču pakalpojums. Tā nav palīdzība. Jo labāk ir zināt latviešu valodu un sekot arī latviešu valodas mēdījiem, nevis tikai Latvijas mēdījiem, bet tiem, kas latviešu valodā, lai būtu klātesoši, ja, lai tiešām integrētos. Lūk, un tad Krievija dara visu iespējamo, lai no 10 TV kanāliem, kaut kādu 2011. Gadu apmēram, ja, no 10 populārākiem Latvijas kanāliem, Latvijā redzamajiem kanāliem 4 bija ar Kremļa saturu. 4 no 10, ļoti daudz tas ir, 40%. Un tad domāt, ka tas tagad uzsūksies, entos gadus tā bija. Domāt, ka tas pats par sevi uzsūksies dažu gadu laikā, nav. Mums bija spiediens no abām pusēm Latvijai, gan no rietumiem, gan no austrumiem, par valodas jautājumu, par pilsonības jautājumu, par izglītības jautājumu. Mums te brauc visādi emisāri, Vanders Tūls un vēl vis kaut kas. Un spieda, un bija ļoti grūti, un tad daudz Latvijas politiķi jau neizturēja to spiedienu, un tad gāja uz visādiem kompromisiem. Izglītības reforma, par kur pieņem lēmumu 98. gadā, 2004. gadā, bija liels protests līdz, tad, kad viņi vajadzēja īstenot, pārēju vidusskolās uz latviešu valodu, kā mācību vienīgo valodu. Bija vairāki tūkstoši bērnu uz ielām, kuri daļa no viņiem nezināja, ko viņi dara tajā protestā. Tur bija Taķjana Ždanoka un kādi pieaugušies, nezinu, cik bija 20, 25 varbūt. Un tas bija amorāli izmantot bērnus, politiskā spēlē. Un Latvijas politiķi pamatstrāms nobijās no tā viss. Un tad ievies tos 60 uz 40, un neīstenoja pat 100. Un tos 60 uz 40%, kas 60% latviešu valodā, 40 krievu valodā, pat tos līdz galam neīstenoja, jo skolās neskatījās līdz, ko dara. Ko vēstures skolotāji māca krievu valodīgi?
Viņi tur daļa no viņiem turpināja stāstīt pasakas padomi, ja, melus, padomi, vēstures propagandu. Mums ir uzlabojumi kādi. Tātad karš Ukrainā ir traģēdija, bet dēļ šī kara latvieši ir kļuvuši drosmīgāki iestāties par savām pašnoteikšanās tiesībām. Jā. Un tāpēc es priecājos par NEPLP, tātad, kas slēdza Krievijas dezinformācijas kanāls. Tie nav mēdīji. Ilgu laiku Latvijas politiķi runāja par Krievijas mēdīji, jādod iespēju mēdīju brīvībai. Tie nav mēdīji, tie ir informācijas kara instrumenti, kur mērķis ir nevis informēt Latvijas iedzīvotājus, bet dezinformēt. Viņus vajadzēja slēgt ciet sen jau. Un tā tad labi. Gribējām būt tādi labi eiropieši, ļausim visiem te darīt, ko viņi grib. Tās nostāja, ka demokrātija pati pa sevi izdzīvos propagandas jūrā un informācijas kara jūrā bija nezinātniska. Ja? Tātad cilvēki, politiķi un daļa ekspertu bija kaut kādi naivi. Ja propaganda nestrādātu, viņi nekad nekur netiktu pielietot nevienā no režīmiem. Kāpēc tērēt laiku? Kāpēc reklāmai miljoniem tiek naudas, tiek korporācijas iztērē uz reklāmu? Ja reklāma nestrādā, piedodiet, uzņēmējdarbībā nemētājās ar naudu. Tā, saprot, tur vienmēr ir kaut kāds liederības koeficients. Cilvēks ir ietekmējams. Tā ir zinātniskā atziņa. Cilvēku var ietekmēt. Tā skaitā uz slikto. Un tātad mēdī tēma bija jādrošībo sen jau. Tas netika darīts. Un lūk, tāpēc, ka tas bija, no Briseles vēja nebija vēl tādi, ja. Tagad ir uzlabojumi būtiski. Tie dezinformācijas kanāli ir slēgti. Tā Indas tāda upe ir lielā mērā aizsprostota. Un nāk tā Inda caur sociālām platformām. Ir tās Krievu platformas Kontakti, Telegrams, ko tagad tā nav Krievu vairs, ja, tas cilvēks ir no Krievijas cēlies, bet viņu tagad Krievijā pašu vajā. Viņš nedzīvo tur, bet Telegram Krievijā pašlaik šajās dienās ierobežo. Bet ir tātad Facebooks vēl ir, kur nāk pa mazām straumītēm, ja, un tad tas izplatās individuāli. Un tā ietekme nav zudusi, aptaujās, Latvijas sabiedriskās domas aptaujās, kad ir jautājums, kam pieder Krima vai tam līdzīgi jautājumi, tad liela daļa Latvijas krievisko to Baltkrievu un Ukraiņu neatbild uz šo jautājumu. Kāpēc viņi neatbild? Viņi izvēlās kaut kā grūti pateikt vai izvēlās neatbildēt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina, ka viņu viedoklis ir pretrunā tātad Latvijas tagad pamatstraumas, politiskās pamatstraumas viedoklim. Ka karš ir melnbalts, Krievija iebrūk, Ukraina aizstāvās. Bet tā doma ir veidot, ne jau paši cilvēki to izdomā. Ja? Tātad tie pieņēmumi ir no tā, ka vienkārši šis cilvēks ir daudz patērējis to informāciju, ja, kas nāk no šiem dezinformācijas kanāliem. Jā, ir inerce. Ja Latvija pieļāva smadzeņu skalošanu tik entos gadus, ja, tad tam būs kaut kādas sekas vēl, bet viņas mazināsies. Viņas ar katru gadu mazināsies. Ja, 3 sfērās jādarbojas un jau notiek tā darbība. Mēdī, tātad bija pirmkārt labi ir viņas aizslēgt ciet. Otrkārt, tā ir izglītības sistēma, latviski jānotiek. Ja. Un tā nebūs nekāda krievu diskriminācija. Visi krievi, kas gribēs saglabāt savu identitāti krievisko, mierīgi to Latvijā varēs izdarīt elementāri. Nekādu grūtību. Tas nenozīmē, ka skolā jābūt visam ir citautiešu valodās. Ja? Un tātad pilsonības jautājumi, jā, valodas, izglītības mēdī, jā. Visur ir uzlabojumi. Bet viņiem šobrīd ir jūtami, ja? Tu varētu raksturot kā jūtams? Jā, tāpēc, ka jaunieši integrējās, jā. Un visas tās 9. maija lietas, ko Nils Ušakovs organizēja pirms tam Taķāna Ždanoka, jā, tur arī bija jaunieši daudz 9. maijā. Tas nebija tikai pa Otrās pasaules kara tēma. Tā bija mūsdienu Krievijas tautiešu politikas sastāvdaļa, un tas arī ir mazinājies. Ja? Un tas, ko tu prasīji par to migrāciju tagad no citām valstīm, ja? Nevairs no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas. Kāpēc es viņus arī kopā varbūt uzdevu tos jautājumus, jo bieži vien arī mēs par to imigrācijas paktu un vēl dažādām lietām, ja, par to, ka Eiropa arī saka, jums tur jāpaņem savu kvotu, savu daļu, ja, no tā visu, un tad, vismaz es vienmēr esmu to tā uzskatījis, ka mums jau šeit ir uz vietas, ja, kas ir mantotais, ja, šis sajauktais sastāvs, un kad mūs ir jāskatās atsevišķi, ja, kad tev ir jāņem tas vērā. Tas nav tā, ka mēs šeit esam 100%, ja, un tad pievienosim šeit klāt, un tad radīsies šis atšķēdījums. Ja. Tas nozīmē, ka atšķēdījums jau ir,
un tu vēl pievienos klāt. Tāpēc tas ir līdzīgi kā poļu un igauni jau uzreiz jau prasīja. Viņi saka, mēs gribam atšķirīgus noteikumus, dēļ kaut kādiem citiem faktoriem. Labi, viņiem piešķīra viņus dēļ tā skaita, kas bija uz to dienu tur mērīts, bet vienkārši tāpēc saliekot to kopā šo te jautājumu. Ar to piespiedu imigrāciju, kas notika līdz 90. gadam, un tā, kas sāk notikt tagad. Noteikti būtu jāskata kopā, bet Rietumē Eiropā to tā neskata. Jo tie, kas iebrauc padomu laikā, tie tiek uztverti no Rietumu Eiropas puses, ka tātad šis ir mūsu starta pozīcija. Nē, viņi tiek uztverti ka viņi jau būtu integrēti, bet nav jau. Visi nav, daļa ir. Latvijā dzīvošie citautieši daļa ir tiešām labi integrēti, viņi ir priecīgi būt eiropieši. Viņi ir lojāli Latvijai, daļa ir neitrālie, par tiem cīnās Krievijas propagandas, un tad daļa ir tie, kas sev uztver par Krievijas tautiešiem. Bet tagad, lai papildinātu klāt, tur ir tā lieta, mums jau ir kultūras trauma arī ar šo. Tātad mums neprasīja padomju okupācijas laikā. Tagad mums iepludināt cilvēks vai neiepludināt. Neprasīja, iepludināja, bija Edvards Berklaus, bija nacionāla komunists, kas nostājās pret to. Viņš pazaudēja darbu Latvijā, viņi pārcēla uz Krieviju, teiksim tā maigi. Un lietuviešiem izdevās noturēt to traumu, jo viņu etniskie lietuvieši bija komunistu partijā augstākos amatos. Un Igaunija un Latvija cieta vairāk. Latvija no sovietizācijas cieta visvairāk, jo mums bija Baltijas kara apgabala štābs Rīgā, un tad, es domāju, maskaviešiem bija uztraukums, ka, ja te kaut kas mainīsies, Baltija visu kopumā var aiziet. Un tāpēc Latvija bija vismilitarizētākā republika padomi. Te bija kodolieroču padomi un tam līdzīgi. Lūk, un tas, kas tagad ir, padomju okupācija bija traģēdija, bet tur ir viena pozitīva blakne. Pie mums nesabrauca tādi migranti 90. un šī gadsimta sākumā no tādām valstīm, kas ir kultūra ziņā super atšķirīgi. Es domāju, tur Pakistāna, tātad gan no Ziemeļāfrikas, gan no tuviem austrumiem, no Āzijas, sevišķi tie, kas ir islāmticīgie un kas ir radikāli islāmisti. Viņus nedrīkst laist iekšā. Viņi neintegrējas. Viņi ir tālāki kultūra ziņā izteikti, un viņi pieprasīs, ka mēs integrējamies viņos, tā simboliski varētu teikt. Un viņiem eiropieši kaut kādas vērtības nav pieņemams vispār. Tur, kur ir šī reliģiskā komponente, tur jau to jārēķinās, ka viņi ir stiprāki par jebkuru citu pašidentifikācijas kaut kādu faktoru. Un te ir tāda kreisā doma, un daļai liberālā bija naivums. Eiropā salaidīsim iekšā, demogrāfijas problēmas ir, nav kas strādā, laižam iekšā visu. Un šī politiskās ideoloģijas, liberālismu ideja un kreisajiem vēl vairāk, visi cilvēki ir racionāli, visi vienosies savā starpā, viņi integrēsies. Un paiet 10, 20 gadi, paiet paaudzes un ir redzams neintegrējas. Un tāpēc Latvijā jātur durvis ciet. Bet te ir spiediens no uzņēmējdarbības puses, nav kas strādā. Ja tomēr ielaiž kādus iekšā, tad jābūt un uz laiku, piemēram, tad no kultūras ziņā līdzīgām tautām. Nevajag no tā kautrēties. Mums nevajag etnisko noziedzību kā Zviedrijā. Izvarošanas skaits līkni strauji pieaugusi Zviedrijā. Tad, kopš tā brīža, kad salaid iekšā sevišķi no 2010. gada, kad ielaid iekšā cilvēkus no tādām valstīm, kurās ir radikālais islāmisms populārs, viņi uzvedas atšķirīgi. Un neobligāti viņi tur būs vienmēr saistīti ar ticību arī. Tur vienkārši būs barbariska uzvedība. Nevienmēr arī labākie no tām tautām atbrauc. Tas integrācijas jautājums ir ļoti sarežģīts. Droši vien arī katrā Latvijas pilsētā stipri atšķirīgs. Man tāda lielākā pieredze Valmiera, Valmieras novads, un es tiešām šeit redzu arī manā draugu lokā, darba biedru, paziņu. Tur redz cilvēkus, kuru visticamāk jau, kad vecāki bija tie, kas atbrauc šeit uz Latviju no Krievijas, bet viņi ir integrējušies. Viņi sevi sauc par latviešiem. Viņi varbūt vēl piekopa savus vecvecāku tradīcijas, kādas, bet kopumā šie cilvēki ir integrējušies un mēs varam sastrādāties. Bet to es nevaru novērot visā Latvijā noteikti. Bet šī ir laba atziņa īstenībā, ko teica par to, ka, ja mēs skatāmies arī uz šo te viestrādnieku pusi, tad skatīties no
līdzīgām kultūrām, nevis no pretējām. Jo, principā, neviena valsts neuzrāda tādu labu integrāciju tieši no šīm te islāma zemēm atbraukušiem, kur mēs neredzam to integrāciju. Un arī tas, kā tu saka, kad viņi piespiež mūs integrēties viņos, nevis viņi mūsos. Un kad tas rada to lielo, droši vien, kad arī disonanci visā. Un tad tas pārprastais politkorektums Eiropā, ka nedrīkst neko tādu runāt, tad novad pie sekām. Pēc tam politiskās partijas, kuras koķetē ar Putinu, tās runā patiesību par migrācijas problēmām, tā kā AfD Vācijā, Un viss. Un vācieši skatās, kur retais no politiķiem, kurš runā patiesību par migrācijas sekām, par pārāk plašu atvērtu durvju sekām. Viņas jau nav jāizslēdz pilnībā ciet. Ne jau par to ir runa par to, ka pirmkārt nelegālos nelaist iekšā, un pēc tam vēl laist iekšā, lai legāli iebrauc, un no tām nācijām, kuras mēs tad ticam, ka varētu integrēties, Mums, piemēram, nav uztraukumi par ukrāņiem, kas būs šeit, Es zinu, ka viņi integrēsies, Sevišķi, ja mēs arī palīdzēsim viņiem ar latviešu valodas mācīšanos, Bet par pakistāniešiem, piemēram, man nav tādas pārliecības, Tur, saprot, ir politkorektums rietumos, un tas, kā es tagad runāju, man rietumos daudz kur mēdījos pat neļautu pateikt šo, joprojām, tā inercē. Ka es pateiktu, ka, piemēram, no Indijas cilvēki labāk integrējas, kas ar patiesību. Nekā, teiksim, no Pakistānas. Tas nav sajūtas, tie ir vienkārši fakti. Es paskatījos statistiku par etnisko noziedzību Eiropā dažās valstīs. Tur vienkārši droši atšķiram, droši izlasam, godīgi pasakam, kādas ir migrācijas sekas, no kurām valstīm atbraukušie izdara tādus un tādus noziegumus vairāk nekā vietējā. Kāds tur politkorektums? Tur ir vienkārši statistika par noziedzību. Tad izdaram secinājumus. Problēma ir tāda, ka demogrāfija spiež, nedzimst, izmirst, Eiropieši lielā mērā izmirst. Kamēr 80. un 90. gados aizpildīja šo dzimstības problēmas Rietumē Eiropā ar migrantiem, uz kaut kādu laiku jau bija labi. Tātad ir darbinieki, ekonomika aug, seka parādās vēlāk. Īpaši otrajā paudzē. Pirmie varbūt pat arī no islāma valstīm, atbrauc uz Eiropu, viņi ir pateicīgi, ka viņi no nabadzības nonākuši bagātībā, vai vismaz pārticībā, ja ne bagātībā. Tad viņu bērni, pēc tam, kas iet uz vietējo mošeju, klausās pie radikāliem imāmiem, kaut kādu agresīvus tekstus, par to, ka jāislamizē visu Eiropu un šariāta likumi jāievieš, pie pirmās iespējas, pie noteikti īpatsvara, kaut vai rajonos noteiktos un tam līdzīgi, kur vietēji policijā jau jāsāk saskaņot ir viss kaut kas, tātad likuma vara vairs nedarbojas. Tad šie bērni šo saklausās, viņiem nav šī pateicība, kas vecākiem bija. Tie redz savu iepriekšējo dzīvi Afganistānā vai vēl kaut kur, viņi saprot, kādā vidē viņi nonāca, Šiem jau vairs nav, viņi ir piedzimuši Eiropā, bet viņu informatīvā vide atkal ir cita, viņa ideoloģija citu klausās. Un ja par šo nerunās atklāti, tad šo pārtver politiskās partijas, kuras draudzējas ar Vladimiru Putinu, un tad ir dubultā slikti, kā to mēs redzam Eiropā. Vienkārši pašiem par to vajag laicīgi runāt, kontrolēt, cik var, un Latvija ir labā situācijā tagad. Tu pieminēji to Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kas ir migrācijas jautājumos. Man tur paaicināja par konsultantu Jānis Dombrovu viņu vadu, un šis ir mēģinājums profilaktiski jau daudz ko izdarīt. Lai mēs nenonāktu tajā problēmās, kur ir Zviedrija un Lielbritānija, piemēram. Iespējams, šis būs retais gadījums Latvijas vēsturē, kur mēs būsim mācījušies no citu kļūdām. Tas būtu tas, kas mums ir jāizdara, jo mēs tik daudz varam šos piemērus visā Rietumē Eiropā redzēt. Jo tas ir 20 gadi aptuveni, vai pat 30. Ir tas posms, kur mēs paši tur esam bijuši iestrādnieku statusā daudz gadus. Un tā ir tā lieta, no kā mēs varam skatīties un mācīties izdarīt secinājumus. Un droši vien, ka tā būtu tā lielākā pievienotā vērtība, kas no tā var iznākt ārā. Un tas, kur pārliecināt, droši vien, ka sabiedrības integrācijas fonds, kas mums arī ir, dot šos naudas līdzekļus, veltīt finanses, šīs latviešu valodas apmācībām. Jo tas ir tas, kas ir tas būtiskākais, lai tu sāktu patērēt vietējo mēdīju, lai tu sāktu patērēt vietējās ziņas, visu, tev ir jāzina valoda. Un bez tā nav. Un, ja tas būs pieejamāk, jo ātrāk tas notiks, un iespējams tā otrā, trešā paudze
kā tu minēji, ja, kas var sākt radīt tās nepatikšanas, ja, tad viņi jau būs jau tur ieintegrējušies. Un jau mūsu gadījumā latviešu skolās, ja, tad Zviedrijas gadījumā Zviedrijas skolās. Ja. Un tas ir tas svarīgais. Tālāk bišķiņ paskatoties arī austrumu virzienā, bet tālāk austrumi un arī rietumi. Un mēs šobrīd arī redzam tādu viedokļu sadursmi, kur mēs redzam, ka ASV ļoti iet kopā ar Izraelu. Jā, un tad ir atkal virkne rietumu valstu, kas ir Eiropā, kas tā kā Izraela cenšas kaut kā pastumt ārā. Bet tas, ko es nomanu, jā, kad tomēr viņi iet diezgan kopā. Jā, šis te jautājums. Un atkal tā iekšēji, ja, mums šeit tie strāvojumi ir pret Izraelu, un tāds antisemītisms nav pazudis. Jā, ir kaut kāds, varbūt vēsturiski pastāvoši daļa antisemītismu, bet te ir kaut kāds jauns strāvs saistīts ar tādu kreisās ideoloģijas, ar vokismu un tādām lietām, atkal ietekmi uz skatījumu uz Izraelu un uz Palestīnas jautājumiem, uz Palestīnas arābu jautājumiem. Es gribētu sākt ar to, ka tātad ir jāņem vērā, ka Izraela ir vienīgā demokrātiskā valsts savā reģionā. Tātad viņu apkārt ieskauj valsts vai nu autoritāras, vai nu totalitāras. Daļa no kurām viņi nav atzinuši vispār par valsti, viņi grib viņu likvidēt. Viņi pat divu valstu īstenībā risinājumu negrib, jo tad viņam būtu jāatzīst Izraela kā valsts. Ja? Ja tur Gazas sektors vai tur ar otru krastu arī vēl, upes ziņā, ja, tātad, ja to vēl paņemt un izveidot kā atsevišķu valsti, Palestīnu, tad, es nezinu, vai viņi gribētu Izraelu atzīt vispār, ja paši. Ja mēs skatāmies, ir tāds The Economist demokrātijas indeks, un tur vērtē valsts, cik viņas ir demokrātisks. Izraels sniegums tādā pasaules griezumā ir tāds, ka viņi ir nedaudz sliktāk rādītāji nekā Francijā un nedaudz labāk nekā Itālijā, kas abas ir demokrātiskas valsts, par ko mēs vispār nešaubamies. Un šo kaut kādi tādi pro-palestīniskie propagandisti vienkārši noklusē. Viņi to ignorē. Ka tur ir demokrātija un apkārtējās valstīs, kas tagad ir antisemītiski noskaņots, ja, un pat vairāk tur ar tām terorismu lieltām, kas ir kaut kas vēl vairāk nekā antisemītisms, ja, tad tie šo arī noklusē, ja, un tie ir totalitārie. Tāpat Irāna, kas grib likvidēt Izraelu, viņi publiski, viņa amatpersonas saka, jālikvidē Izraelu, un viņi sponsorē teroristus Hamas. Irānā drīkst precēties meitenes no 13 gadiem, puiši no 15 gadiem. Ar tēvu vai tiesas atļauju Irānā meitenes var precēties, tikt izdotas pie vīra no 9 gadu vecuma. Tās nav laulības, tā ir legalizēta izvarošana. Nesen vien raksturu par šo uzrakstīju. Šo kāpēc noklusē? Kāpēc neskatās uz šo, kur ir tie, man ir jautājums tiem kreisajiem aktīvistiem, kas par cilvēktiesībām iestājas un feministu kustībām? Kāpēc viņas neiestājās par irāņu meitenēm, kas tiek izvarots, ja? Kur ir viņu balss, kad bija jārunā par tātad 23. gadu to lielo terora aktu, ja, kur 1200 civilpersonu, lielāka daļa no viņiem bija civilpersonas, Izraels tika nogalināts. Meitenes tika izvarots, tur tie skati ir dramatiski, kur viņas asiņojoši tiek kaut kur likt viņam kāpt džipos, tur vienkārši tie skati ir dramatiski. Es kaut kā nedzirdu par šo. Ir kaut kāds filtrs patiesības, ja, nepatiesības filtrs daļai kreisi noskaņot mēdī un arī liberāli noskaņot mēdī. Ir kaut kāda neobjektīvs skatījums uz Izraelu. Izraela drīkst aizstāvēties pret terorismu. Tas, ka Hamas teroristi pārģērbjās civildrēbēs un karo. Un pēc tam viņi iet bojā, karojot ar Izraels spēkiem, un viņus saskaita kā civilpersonas, viņas jau no militāra apģērbā. Viņi to militāru apģērbu ar zaļām lentēm uz pierēm, viņi valk vai melnām, kā kurš, viņi valk tikai kaut kad, kad viņi kaut kāds parādas brauciens taisa džipos. Tur, kurš saskaita to visu, ja? Tur pat mēdī netiek klāt kārtīgi. Uzticās, ko runā palestīniešu institūcijas, kas ir Hamas, daļa no Hamas, ja? Hamas viņus kontrolē. Uzticās viņiem gan par cietušo skaitu vēl kaut ko. Kāpēc? Ja tur ir tik daudz neobjektivitātes. Ko darīt Izrēlai?
Viņiem nekarot. Tas, ka tie Hamas teroristi izbūvē tuneļus zem slimnīcām un skolām speciāli, zinot, ka Izraela nāks īstenot taisnīgumu, jo viņi 1200 aptuveni nogalināto ir, viņiem ko darīt tagad ar tiem teroristiem? Viņiem tad uz kādām sarunām ar viņiem iet? Tur ir militāri risinājumi jāīsteno. Tie nesot militāri risinājumi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi saķēdē sevi simboliskā nozīmē ar pašu savām sievietēm un bērniem, tātad, kuras ir, teiksim, tajā slimnīcās augšā. Ir tik daudz lietas, kur nevar tagad visu vienā raidījumā izrunāt, bet cilvēki neiedziļinās, uzķerās uz virspusēju vēstījumu, un Izraela nespēja izstāstīt savu stāstu. Tāpēc, ka ir tik daudz rietumu tāds kreisi noskaņoto žurnālistu un daļu liberālo, kas atražo kaut kāds Hamas informācijas kara produktus. Bet mēs redzam, ka arī oficiāli ir rietumu valstis, kuras atzīst Palestīnu, cenšas palīdzēt un tā. Tad domājot par Latviju, par cik ir vīzija Latvijai, tad Latvija dara pareizi šobrīd, vai Latvija ir nostājusies pareizajā vēstures pusē šajā jautājumā, un kas varbūt tā preventīva mums būtu jādara? Latvijas diplomāti un politiķi ir izvēlējušies tādu vidusceļu, tātad nenostāties tādā 100% Izraels pusē, bet nenostāties arī tādu, teiksim, sauksim tos pa kreiso strāvojumu, kaut kādu vērtējumiem par Izraēlu. Ja. Jo mēs esam daļa no Eiropas Savienības, tu vari saprast, ja to Latvijas tādu pozīciju, ka es jau viņu gribētu pro-izraeliskāk, protams, ja, bet var saprast to mēģinājumu, tā kā iziet pa vidu cauri. Ja. Latvijas pozīcija pašlaik oficiāli tāda, ka jā, 2 valstu risinājums ir iespējams, bet ne tagad. Nav sliktākais piedāvājums, kā iziet no situācijas, tātad neatbalstīt, jo kas ir 2 valstu risinājums? Kas būtu tad tā Palestīna kā valsts atsevišķa? Kas ir viņu valstiskā ideja? Hamas teroristi nav nodalāmi no Gazas sektora arābiem. Nav nodalāmi. Viņi ir tur ļoti populāri. Skaitļi ir 10 000 karēji. Tagad pēc tā kara viņi palika arī no 10 līdz 15 000 Hamas aktīvo kaujinieku, ir palikuši. Viņi nav nodalāmi. Viņi bez vietējo atbalsta. Viņi neko nevarētu tur darīt, ja. ANO naudu un Kataras naudu un Irānas naudu viņi izmanto terorismu uzturēšanai, attīstīšanai, tuneļu būvniecībai. Šie valstī nav pozitīvas dienas kārtības. Ko mēs esam dzirdējuši no Palestīnas arābiem kopumā par viņu ārpolitiku? Nost ar Izraēlu, brīvu Palestīnu no jūras līdz upes līdz jūrai. Ko šie vārdi nozīmē? Tas nozīmē likvidēt Izraēlu. Tas nozīmē, ka visu kontrolē tātad Palestīnas arābi. Latvijas republika nevienu neapdraud ar savu pastāvēšanas ideju. Mums ir pozitīva dienas kārtība, ko mēs gribam darīt. Tur mēs neesam dzirdējuši neko. Ja, tur ir tikai nost ar Izraēlu nogalināt. Viņi jau nespēja, viņi jau negrib 2 valstis kā uz mūžiem, lai tur paliek. Tad. Viņi grib likvidēt Izraēlu, viņi neslēpj to. Hamas, es nezinu, cilvēki aizver acis un ausis, kad runā Gazas sektora cilvēki vai Hamas tie vadītāji, viņi saka, mēs uztaisīsim vēl 10 miljonus 7. oktobrus. Tātad, kur nogalināja civiliedzīvotājs. Uz ielas žurnālisti prasa Gazas sektora sievietē, arābietē, viņai prasa, ko jūs domājat tur par to 7. oktobra terorāktu? Jā, vai visu atbalstu. Un tur izvarošanas, jā, atbalstu. Tur ir šis ne jau, ka visi tur tā domā. Nevajag aizvērt acis uz to. Kā valsts tiek atzīta starptautiskā politikā? Tātad viens ir, ka tu kontrolē savu teritoriju, tev ir savu bruņotie spēki, tev ir savu ekonomiku, tev ir savu likumi, tev ir savas valsts menedžments, teiksim, tā pārvalde. Ja? Tu spēj pirmkārt to izdarīt. Ja? Nav kaut kāda autonoma gabala. Ja? Un tā varētu, tas ir pirmais vērtējums. Otrs tā tad ir pārējās valsts tagad vērtē viņu atzīt vai nē. Un viņi tad vērtē arī valsts ideju. Un kaut kāds sekas starptautiskā politikā. Latvijai šajā ziņā ir tiesības tad izvēlēties atzīst šo veidojumu tad par valsts atsevišķu vai nē. Kādas ir tās sekas? Tagad tā padomājot uz priekšu, ja mums tā... tas ir atkarīgs no tiem ievēlētiem politiķiem. Ja? Un tad, ja šis kreisais flanks kļūst lielāks, ja, tad noteikti tas spiediens arī kļūs lielāks, ka mums ir jānostājās arī Palestīnas pusē. Un, ja tagad teica, ka Latvija ir izvēlējusies tādu vidusceļu, ja, tā kā
nenostāties pret, bet draudzēties ar Izraelu. Jā, tā es to arī saprotu, bet tam kreisajai politikai pieaugot, jā, tad arī to redz, ka tās valstis, kurā kreisie politiķi ir pie varas, jā, tad tur arī tas atbalsts Palestīnai aizvien lielāks sanāk. Jā, un, kādas ir tās starptautiskās politiskās sekas no tā, ja mēs pārslēdzamies vairāk uz šo te kreiso pusi? Nedaudz jāsaprot arī, kā sākās palestīnisms kā tāda ideoloģiska konstrukcija. Tas bija PSRS, kas to darīja un organizēja. Kad tika ieriepta Izrēlā, jo Izrēla neaizgāja sociālistisko ceļu, kādu Staļins cerēja un PSRS kopumā. Jā, viņi no sākuma Staļins atbalstīja Izraēlas izveidi, modernās Izraēlas, kopumā Izraēla. Mēs zinām, pastāv no laikiem. Jā. Bet tas modernā versija, tad, šī ideja draudzēties ar arābu valstīm, PSRS, viņi ir bijusi visu laiku. Jā. Jo šīm valstīm ir bijis grūtāk kaut kādas labas attiecības veidot ar rietumiem, arī kaut kultūra atšķirība un vērtību ziņā. PSRS ar savu cinisko nostāju bija, kad tik kaut ko ieriept rietumu civilizācijai, rietumu pasaulē. Krievija turpina šo. Tāpēc tā tuvie austrumi ir kaut kas ļoti principiāls. Ja Izraēla, tāpēc ar tik daudz uzmanības ir, ka tas ir geogrāfiski, mēs redzam, tāda starta pozīcija uz Āziju, Eiropu un Āfriku netālu viss ir. Ja. Tur tā kā krustojās tādi no ģeopolitikas viedokļu vērojot. Ja. Bet nevar pieļaut Izraēlas likvidēšanu, jo tad uzvar kaut kāda radikālā islāmisma ideja kā tāda. Jo viņi grib likvidēt Izraēlu kā valsts. Ja. Arābi, kuri ir integrējušies Izraēlā, dzīvo ļoti labi. Es pats biju Izraēlē, es viņus redzēju. Ja, viņi tātad tie, kas ir integrējušies, kuri nav radikālā islāmisma pārņemti, ja, kuri ir musulmaņi, ja, tātad, bet ir radikālais islāmisms kā ideoloģija, kas izriet no islāma. Ja. Mēs varam satikt musulmaņus, kas būs labi integrējušies. Bet ir arī arābi, kas ir pat arī Knesetā. Jā, arābi. Knesetā ievēlēti. Tieši tā. Kad mums deputāti, tā, viņiem saucās Knesetā. Kā mums Saeima, tā viņiem Knesets. Jā. Un tā viņi arī tiek ievēlēti un viss notiek. Tieši tā, un ir arābi, kas ir labi integrējušies Izrēlā un bauda dzīvi, ja. Izrēla kā attīstīta valsts, startup, tur viss tā inovācijas Izrēla ir moderna valsts arī, ja. Bet tas ir tāds principu jautājums arī. ASV ir galvenais sargs Izrēlai. Tad no kristietības, tagad izlacot ārā no politoloģijas, lielākā daļa amerikāņu atbalsta ir Izrēlē saistīta ar evaņģelisko kristiešu un vispār ar kristiešu nostāju. Kristiešu vidē nav viennozīmīga nostāja pret Izrēlu. Liela daļa ir atbalsta Izrēlas tādu attīstību, ja, un ir gatavi sargāt viņus. Un tad ir kaut kāds tradicionālāks kristietības vēsts, kas nāk līdzi, kas bija saistīts ar Luteru. Un tur bija, ne jau ka luterāņi tagad būtu tādi paši, bet Luteram drīzāk pat atšķirās, es domāju, no mūsdienu luterāņiem pozīcijā par ebrejiem un par sinagogām tam līdzīgas. Tagad neatskaņošu to, bet tā nav tā pozīcija, kur es piekrītu. Un Amerikā ne jau tikai ebreju lobijas ir tas, kas ietekmē ASV valdības pozitīvo nostāju pret Izraēlu, bet arī šī reliģiskā komponente ir klātesoša. Ja. Bet šis nav viss vēl, ja. Tātad runa ir par taisnīgumu un par tiesībām aizstāvēties. Ja, un Izrēla ir tiesības aizstāvēties pret teroristiem. Un ja to nevar panākt ar runāšanu un nav iespējams runāt, tad tur ir militārie soļi. Ja. Tas ir runa par tādu taisnīgumu arī starptautiskās attiecībās. Un saukt to par genocīdu, tā ir virspusē pieeja neiedziļināšanās. Jo es arī tāpēc saku, es redzu to jautājumu kopā, sadarbību ar ASV un sadarbību ar Izrēlu. Tu nevari gribēt būt labs draugs ar vieniem un teikt, ka mēs ar šitiem nedraudzēsimies, ja, vai arī otrādāk. Un šis jautājums ar ASV, es redzu, ka mums ir jāveido pēc iespējas ciešākas, stiprākas attiecības, un tāda viena no mūsu aizsardzības formām, ir ASV klātbūtne šeit, dažādākās formās. Es to visu laiku uzsveru, kad mums ir jāveido attiecību tilti gan uzņēmējdarbības jomā, ja, gan militārajā, kas ir tā pašsaprotama, ja, gan arī politiskajā. Un, tāpēc man arī tā prātā neliekās īsti kopā, ja
ja piemēram, var nostāties tā kā ļoti krasi pret Izraēlu Palestīnas pusē, ja, un tajā pašā laikā teikt, ka ASV mēs gribam ar jums draudzēties. Ja. Un tad tas tā kā tā smadzenēm lūzums. Mežģās ārā, ja, tas viss, tāpēc man tagad tas tā iet kopā, un tas ir atkal pieskaroties tai politoloģijā, saucot viņu par kreiso politiku, ja, kas tā kā mēģina to īstenot, bet tajā pašā laikā tu mēģini saprast to īstumu tajā visā. Bet par tiltiem ar ASV, kas ir izdarīts, ko darām un ko varam vēl labāk izdarīt. Jā, tātad mums ir neliels skaits ASV militāru personu. Jā. Latvijā viņas ir vairāk Polijā. Polija ir nodemonstrējusi, kā ar mūsdienu. Tad ASV administrācija jāstrādā ir. Jā. Kad Donalds Trumps ieradās Polijā, tad viņi tur uzņēma pozitīvāk nekā jebkurā citā valstī. Viņš ir bijis uzņemts ārvalstīs. Tas atmaksājās. Ja, tātad mēs redzam nevis klasisku izolacionismu Trumpa ārpolitikā, bet selektīvismu. Viņš tātad selektīvi izlēma, ne Irānai mēs iesim ar triecienu, varbūt būs vēl, tātad es runāju par tiem pirmajiem. Ar Izraēlu mēs būsim aktīvi iesaistīti, pat ja nav 5. pants nevieno Izraēlas un ASV attiecības. Izraēla nav NATO dalībvalsts, bet tur ir stabils 5. pants pēc būtības attiecībās. Heksets, tātad ASV aizsardzības ministrs, ir izteicies pozitīvi par baltiešiem, un ne tikai viņš. Jā. Ir deputāti, tātad šī baltiešu dimensija ASV kongresā ir redzamāka nekā daudzas citas starpparlamentārās dimensijas. Jā. Pat ja it kā mēs esam, nevis it kā, bet mēs esam relatīvi maza valsts, jā, bet tā klātbūtne. Kāpēc kongresmeņi zina? Tāpēc, ka Baltija ir kā piemērs brīvības cīņās, ja, tādā bezkompromisu nostāšanās par labu likuma varai, pašnoteikšanās tiesībām, demokrātijai, ja, un tas rezonē ar amerikāņiem, kuriem ir kaut kādas vērtības prātā un sirdī. Ja, un, kas vēl ir pozitīvi? Tātad demokrātu tie, kas ir kongresmeņi, ja, viņi arī ir par sadarbību ar Baltijas valstīm, un arī republikāņi ir. Ja. Ir maga sadaļa, kas gribētu būt tālāk no Eiropas, ja, republikāņu vide, bet tie nav visi republikāņi. Trumpa faktors nav mūžīgs, viņš pāries. ASV kopumā šīs saites ar Latviju, es ceru un ticu, ka saglabāsies, vienlaiks ir vājināta transatlantiskā saite, ja. Tik droši paļauties uz amerikāņiem mēs tagad nevaram Trumpa laikā, kā varbūt bija, es nezinu, tur Buša jaunākā laikā, kurš bija arī uz Austrumu Eiropu tā spilgt orientēts. Obama bija mērens, bet ir kaut kādas tektoniskas kustības notikušas, bet šī transatlantiskā saite starp ASV un Eiropu nav pārauta. Viņi ir vājināti, bet viņi nav pārauta. Tāpēc mums nav cits izvēles, kā nodarboties ar mājasdarbiem, būt militāri stipriem, reģionāli ļoti integrētiem, ar Baltijas valstīm, ar Somiju, Zviedriju, Dāniju, Vāciju, Poliju, Norvēģiju arī, ja, ziemeļu kontekstā. Un to ASV vektoru nevajag atmest. Ja. Tāpēc, ka Trumps vēl nav viss Amerikas. Trumpa tagad runāja, tā nozīmē, ka viņa tā nostāja ir būt mazāk klātesošam Eiropā nekā vairāk. Jā. Bet viņa šī nostāja ir selektīva. Polija tāpat saņem pietiekami labu uzmanību. Jā. Viņam Trumps netik daudz par tādām aliansēm domā, cik divpusēji. Jā. Latvijas diplomāti ar to arī turpina darīt. Mēs turpinām lobēt mūsu intereses tur, jā, ASV. Tas ir jādara. Šeit nevajag pārāk, teiksim tā, žargonā raustīties. Vienkārši turpinām darīt mājas darbus. Bruņojamies, mums nav cits izvēles, mums blakus ir agresoru valsts. Sadarbojamies lokāli, darbojamies un reģionāli sadarbojamies. Un turpinam lobēt savus intereses pie ASV, vai pie Trumpa, vai pēc tam, kas būs nākamajam. Mums te nevajadzētu nevajag kaut kādas jaunas virzienas izgudrot. Jā. Mēs jau esam par Eiropas stiprumu, un Eiropa labi ir, un lielā mērā starp Trumpa pieprasījuma dēļ no IKP sāks dot vairāk aizsardzībai. Nevis paši izdomāja, bet lielā mērā ASV spiediena dēļ, un tieši Trumpa dēļ. Šis arī atzīst ir. Jā, jo viņš jau iepriekšējā savas ievēlēšanas termiņā paspieda Eiropas valsts maksāt vairāk, ja likt iekšā savos bruņojumos vairāk, ja tā būtu precīzāk.
Un arī šobrīd vēl agresīvāk to darot, ja, un līdz ar to tas ir tāds ļoti atbalstām. Vienkārši tā forma varbūt var nepatikt, var nebūt tik pieņemama, bet mums ir jāsaprot, ka īstenībā jau ne ASV bez mums var iztikt, ja, ne mēs bez viņiem. Tā ekonomiski skatoties un arī visās tajās, kad mums ir jāstrādā kopā un arī tādas, cik man ir sanācis arī runāt gan ar kongresu, gan senātu pārstāvjiem, ja, tad pārsvarā jau visi savā ciltskokā sazīmē to Eiropu. Ja, kad, es neatceros, kurš to teica, bet viens šeit, tu Eiropieši jau Ameriku veidojuši. Vienkārši gadus atpakaļ, un viņi aizgājas tomēr citā plūsmā, jā, citā nedaudz virzienā, bet tā saknes jau tāpatās ir eiropeisks, jā, un līdz ar to tas savienojums mums ir. Un tam ir jābūt, un es arī pilnībā piekrītu, ka saites ir jāstiprina, un es vienmēr saku, ka Izrēlā ir tas Iron Dome, ja dzels kupols, ja, tad mūsu dzels kupols ir attiecības. Attiecības un klātbūtne. Ja, klātbūtne un visās šajās te jomās un sfērās. Tas par ārpolitiku, bet kā iesāku šodienas raidījumu podcastu, ja, tad nosaukums ir Vīzija Latvijai. Un nevelti viņš ir izvēlēts, ja, kā vīzija Latvijai, jo ir jābūt tai vīzijai. Jo, ja nav tā vīzija, tad gan pats cilvēks iet bojā, gan valsts iet bojā, gan viss, jebkurš uzņēmums ir jābūt tai vīzijai, uz kurien mēs dodamies. Jo, ja uzdod jautājumu, kur man doties, tad tev uzprasa jautājumu, kāds ir tavs mērķis, kur tu gribi nokļūt. Ja. Un ja tev nav konkrēta vīzija, mērķis, tad jau ej, kur gribi. Uz kuru pusi vēlēs, kur acis rāda, ja, bet tāpēc ir tik svarīgi un atrast to vīziju ārpolitikā, iekšpolitikā, ja, uzņēmē darbībā, pilsēta, ja, uz kuru pusi vīzija, kur mēs dodamies. Un tāpēc tas jautājums, kāda ir tava vīzija Latvijai? Ja skatāmies no tādas politoloģijas perspektīvas un no ārpolitikas, tad, kas bija Latvijas Republikas izveides mērķi? Ja? Kāpēc mēs neizveidojām kopā ar Somiem, Igauniem un Lietuviešiem vienu valsti? Ja? Kāpēc mēs neizveidojām vienu valsti? Mēs gribējām savējo kaut ko. Valsts mērķis nav tikai ekonomiskie un drošības labumi, ja? Ir kultūras komponenti, ja? Ir nacionāla identitāte. Tāpēc mēs gribējām savējo. Mēs gribējām tātad būt gan drošībā, gan ekonomiski attīstīties, bet mēs gribējām pa savam. Mēs gribējām tā, lai mums ir komfortabli arī kultūras ziņā, valodas ziņā, lai ir ērti. Tas ir normāli tautām. Mums ir liela svētība, ja? Dieva žēlastība, ka mums vispār ir sava valsts. Ja? Tas valodas ir vismaz 5000 tagad, kas ir apritē. Kopumā skaits ir bijis vēl lielāks, bet tiek skaitīts, ka pašlaik lieto, jā, apmēram kaut kāds 5000. Varbūt skaitlis ir lielāks, te nav tik būtiski. Un tikai aptuveni 200 nācijām ir savas valsts vispār. Tā ir liela svētība, liela veiksme. Un šajā mums nav jākautrējas, ka mēs tad gribam veidot viņu, kādu mēs viņu gribam ar to savas kultūras saglabāšanu, attīstīšanu. Visas pasaules kultūras mantojuma saglabāšanas ziņā tas latviešu elements, viņam ir tiesības uz pastāvēšanu. Un ja mēs paši par viņu nerūpēsimies, viņš nebūs, nepastāvēs. Tas būtu no tādas politoloģiskās perspektīvas. No kristīgās perspektīvas es gribētu, ka Latvijā ir daudz vairāk kristiešu. Viņi ir mazi. Aktīvo ir maz. Tas, ka lielās denominācijas pasaka tur savus 100 000, cik viņas tur ir, aiziesim svētdienās, saskaitīsim. Ja man būtu resursi, es organizētu pētījumu, kur daudzi novērotāji aiziet uz visām baznīcām, uz visām draudzēm. Dažu mēnešu laikā katru svētdienu skaita cilvēks. Nevis vienu svētdienu, bet un tad mēs konstatētu praktizējošo, aktīvo kristiešu. Labi, daži netiek... Bet vai tas pavairot viņu skaitu? Nē, tas ir es runāju kā pētnieks, kā reliģijas pētniecībā. Tas būtu objektīvāks skaitlis nekā tie skaitļi, kas ir denominācijām, kur Tieslietu ministrija tur saskaita. Ja?
kur tiek iesniegts. Jo pēc tiem skaitļiem vai cik smuki izstās. Bez maz vai kristīga valsts, bet nav jau. Latvijas sekulāra valsts, ar noteiktu kristiešu īpatsvaru, kuriem ir limitēta ietekme uz procesiem. Es arī esmu pret to, ka kristieši tagad tā no augšas uzspiestu kaut ko neticīgajiem rīkoties. Tas nemaz nav kristīgi. Kā tagad ir piespiest neticīgos rīkoties, it kā viņi būtu ticīgi? Es neredzu, ka tas var nostrādāt kaut kā normāli. Tad tas ir kaut kāds jauna veida autoritārs. Tas ir tāds salīdzinājums, kad parasti saka, ka no augļiem jāparādās. Ja? Tev būs pazīt tos kristiešus pēc augļiem. Un tad ir tā, kad ir ābeli, tas nekas, ka ir ziema. Tu paņem aiziet, nopērc veikalā ābolus, paņem līmlentu un pielīmē viņus pie tiem zariem un saka, cik labas augļas nes tā ābeli. Tas ir tas, ka tu mēģini uzspiest. Viņi izaug paši un dabīgi. Nevar uzspiest. Tātad Ziemeļkorejā ir, piedodiet, slikta pārteikšanās. Ziemeļkorejā tieši ir traki, kristietība tiek vajāti. Vienkārši Ziemeļkorejā pēdējā laikā tiek pieminēta, tāpēc izsprukt tas vārds. Tur tiek vajāta kristietība, bet Dienvidkorejā ir milzīgs draudzes, ļoti liels kristiešu īpatsvars. Tur aptuveni trešdaļa deputāti esot aktīvie kristieši. Es tā neesmu precīzi pārbaudījis to, bet zinot, cik liels draudzes kopumā viņiem ir kristieši. Tur ir lielākās draudzes pasaulē, viņiem pa vienai vienībai skaitot. Pat amerikāņi tās saucamās megachurch nav tik liels. Un tad tas ir tāds grassroots initiative. Tas angliski ir tātad no apakšas uz augšu kaut kas aiziet. Ja tad cilvēki, dēļ tā, ka ir liels kristiešu īpatsvars, viņi tad ir politikā, viņi ir pieņem lēmumus, un viņi šādi ietekmē, tas ir veselīgi tad. Bet nevarēs uzspiest, tāpēc te ir man vīzija par Latviju ir evanģelizācijas vīzija, ir draudzēm jāaug, kristiešu skaitam jāpieaug, un tad daudz kas mainīsies uz labo pusi viennozīmīgi, Samazināsies korupcija, Tāpēc, ka, ja cilvēks ir aktīvais kristietis, viņš neņems kukuli. Principēc, ja ne, viņš nav aktīvais kristietis vienkārši, un tā tālāk, Nezaks, Aktīvais kristietis, es runāju tādu nevis nominālo, bet tādu, viņš nezaks, Katrā ziņā tā centība izpildīt baušas būs radikāli lielāka nekā tiem, kas vispār par to nerūpējās, Un, šī ir mana vīzija, evanģelizācijas vīzija. Tāpēc es te runāju divās kvalitātēs. Viens ir par tādu nāciju valsts attīstību, un es baudu Latvijā reliģijas brīvību. Es esmu par demokrātiju. Kāpēc? Demokrātija man dod iespēju brīvi uztaisīt raidījumu YouTube un sludināt Kristu. Un nodibināt biedrību Dāvida armiju un pulcināt brīvības cīnītājs, kas ir atkarībnieki. Tas brīvības cīnītājs skan labāk. Tātad pulcināt atkarībniekus, jo tā bija mana pieredze. Dievs man atbrīvoja no atkarības, no azartspēlēm. Un pulcināt cilvēkus, un šo dod mana demokrātija. Autoritārā valstī būtu tā, kā paveicās. Vai mana denominācija būtu tīkama caram, Viņam varbūt cita denominācija ir tīkama, pārējās tiek kaut kur marginalizēts, diskreditēts, diskriminēts, atstumts malā. Tāpēc man ir svarīgi, lai Latvijā ir demokrātija, lai ir brīvība sludināt vārdu. Un reizē, lai ir brīvība, lai tomēr netiktu no augšas uz leju, tas nestrādās. Caur evanģelizāciju, ja Latvija kļūs par kristīgu valsts, tas ceļš ir man saprotams, bet ka būs 5 kristieši, kas tagad ietekmēs, piespiedīs visu, tur 500,000 nekristiešu, es neredzu, ka tas būtu labi. Tas ir, ko es arī bieži vien pamanu, kad tā kā sagaida to, ka tagad nostāsies augšpusē kāds, nezinu, kristīgām vērtībām, un tagad viss piespiedīs tā rīkoties. Un, tā ir lieta, ka nekad nenotiek no āras uz iekšu, bet no iekšas uz āru, jeb no apakšas uz augšu. Un tam tā droši vien būtu arī jāpaliek. Un tad arī tās draudzes un tās baznīcas arī pildītos. Kad jāiet un jādara. Santa, tev teikšu lielu paldies par dalību mūsu podkāstā Vīzija Latvijai. Tomēr daudz domu graudu izskanēja tieši par vīziju, lai saprastu arī lietas, kas kur kā veidojas. Teikšu vairāk gan ārpolitiski, bet tu kā ārpolitikas pētnieks, tad tam tā būtu arī jābūt. Un es ceru, ka mēs varēsim satikties vēl kādu citu reizi garākai sarunai. Labs ir, labprāt. Paldies. Paldies tev.